Ar 1. jūliju Ogres slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības, jeb tā saukto ātro brigāde, tiks iekļauta vienotajā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, informē slimnīcas pārstāvji. Līdz 30. jūnijam darbosies vecā sistēma un ātros koordinēs Ogres slimnīca. Savukārt 1. jūlijā stāsies spēkā ievērojamas izmaiņas, tostarp ātrās palīdzības telefona numuri. Turpmāk visi izsaukumi tiks saņemti centralizēti, un reģionu brigādes koordinātas saņems no dispečeriem Rīgā. To, vai sistēma dzīvē darbosies tikpat labi kā uz papīra, šobrīd ir grūti prognozēt. Mēs slimnīcā arī debatējām, kā tas būs, ja, teiksim, izsaukumu pieņems Rīgā dispečers, ja, kurš nezina vietējo, teiksim, es dzīvoju tajā mājā, ir izsaukums aiz tā greizā koka. Jūs zināt, ka, teiksim, ka brauc no Madlienas uz Mazozoliem, tur kreisajā pusē, greizā liepa, teiksim, ja, un tur nākošais ceļš. Ja. Nu, tā notiek izsaukuma pieņemšana. Ja. Un vai māju nosaukumiem tā orientētos un daudz arī neorientējas. Es domāju, ka būs problemātiski, jo katrā ziņā mums arī līdz šim, ka bija vietējais dispečera dienesta punkts, tad par dispečera dienesta dežurantiem, kuri pieņem ziņojums, bija jau tie felšeri, kuri bija jau pietiekami ilgu laiku, 10, 20 gadus jau izbraukājuši visu rajonu, krustām, šķērsām un zināja visas tās vietas. Līdz ar neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas maiņu Ogres slimnīcai nāksies veidot savu transporta dienestu, kas dežūrēs 24 stundas diennaktī un nepieciešamības gadījumā slimnīcu apgādās ar papildus personālu. Dainis Širos norāda, ka nereti operāciju laikā nepieciešams pieaicināt kādu speciālistu, ķirurgu, pediatru, ginekologu. Līdzīgi kā daudzu Latvijas slimnīcu, arī Ogres slimnīcas pārstāvji uzskata, ka vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveide nav pārdomāta rīcība no valdības puses. Es uzskatu, ka tā bija kļūda kārtējā, ko mūsu valsts ir veikusi, jo mēs visi sukstamies par to, ka mēs esam nonākuši tādā bedrē finansiālā, un mēs visi zinām, ka cilvēki no ļoti daudz brauc prom no šās valsts un izvēlas citur kaut kur doties, tāpēc, ka ir bezdarbs, tāpēc, ka ir pasliktinās sadzīves apstākļi. Un tai pašā laikā mēs izdodam lielu naudu, lai veidotu kaut kādu vietējo dienestu, savukārt, kurš tiek veidots tālāk arī tām slimnīcām, kurām līdz šim bija neatliekamā palīdzība. Lēmums par vienotu dienestu izveidošanu tika pieņemts 2009. gada sākumā, ar mērķi visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt vienlīdzīgas iespējas saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību, neatkarīgi no vietas, kur dzīvo vai kur atrodas pacients. Zanda Treško, Ogres televīzija.